Labdien, dārgie draugi! Tātad šodien mums ir tāds ļoti tāds um, aktīvs tāds webinārs par dzīvo ūdeni. Jo mēs visi esam dzīvi un mums ir jālieto dzīvais ūdens, un tas ir ļoti svarīgi. Un mani sauc Rita Siliņa, un es esmu faktiski visu savu mūžu es esmu pētījusi un mēģinājusi kaut kā uzlabot savu veselību ar tādiem dabas līdzekļiem, ar dabu, ar ārstniecības augiem esmu pētījusi. Un viss tas notika tāpēc, kad es 30 gadus mocījos ar pazeminātu hemoglobīna līmeni, feritīnu mūžīgi krītošo, un 30 gadus es tam meklēju risinājumu un pētīju visu, ko. Un kamēr es atradu šo kompāniju un es atradu risinājumu šajā kompānijā pēc savas 30 gadus meklēšanas. Un tāpēc es arī esmu šeit palikusi, un es saprotu, ka arī cilvēkiem ir jādod savas zināšanas ir jādod cilvēkiem, lai arī cilvēki var uzlabot savu veselību. Un tātad šodien parunāsim par šo dzīvo ūdeni. Tātad lūdzu prezentāciju. Tātad dzīvā ūdens ietekme uz cilvēka organismu. Tātad lūdzu slaidu nākošo. Jā. Homeostāze un enerģētiskie procesi organismā. Pietiekama hidratācija ir normāla ķermeņa darbība. Ūdens nav tikai H2O, tas nes informāciju un spēj to nodot. Respektīvi, ja neielēžam, respektīvi ir tā, ka vēsturiskie un reliģiskie naratīvi par ūdens pārvērtības spējām ir zināmi jau daudziem. Ja? Piemēram, tāda leģenda, kas vairāk vai mazāk, es domāju, ka daudzi cilvēki zina to, ja? Kad ir leģenda par ūdens pārvēršanu vīnā. Ja? Tas ir, tiksim, Bībelēs ir rakstīts. Ja? Un šis tieši variants, ja, zinātnes skatījumā iegūst jaunas interpretācijas. Ja? Jo ūdens ķīmiskais sastāvs ir H2O, ja, un tas nemainās. Ja. Taču ir iespējams modificēt ūdens fizikālās īpašības. Ja, un līdz ar to informatīvo struktūru un pat tik tālu, ka tas var izraisīt tādas izmainītas sensorās un neiroloģiskās reakcijas. Jo apstrādājot ūdeni ar mērķtiecīgu informāciju ir iespējams mainīt tā struktūru. Jo, principā, ir arī atrodami tādi video, kad kā mainās ūdens struktūra, teiksim, pat mūzikā, ja? vai klausoties klasisko mūziku, vai uzliekot roku, kā mainās šis ūdens. Ja? Un tātad, respektīvi, apstrādājot ūdeni ar mērķtiecīgu informāciju, tam ir iespējams piešķirt tādas specifiskas, pat terapeitiskas īpašības. Ja? Piemēram, kā sāpju remdējošu efektu. Un šī parādība balstās uz ūdens spēju atcerēties informāciju un pārnest to. Un homeostāze, ja iekšējās vidas pastāvīgums ir dzīvībai svarīgs process. Un ja ūdeni ar ūdeni vai ar uzturu netiek uzņemts pietiekami daudz, teiksim, minerālu vielu, organisms to iegūst no savām rezervēm. Pāriesim uz nākošo slaidu. Tātad, kas ir dzīvais ūdens? Strukturēts ūdens ar sakārtotu kristālisku struktūru, kas saglabā un pārnes informāciju, uzlabo šūnu komunikāciju un reakcijas. Tas spēj ietekmēt arī nervu sistēmas signālus. Faktiski ūdens, kā jau iepriekš minēju, ūdens struktūra mēdz būt ļoti dažāda. Un kādu ūdeni mēs dzersim, tā mēs arī ietekmēsim savu organismu. Un, respektīvi, ja mēs iedomājamies, ka mēs dzersim jo ūdeni tādu, kas ir bijis kādā negatīvā vidē, ja, to mēs paskatīsimies arī tālāk, tad tas, protams, arī spēs ietekmēt mūsu nervu sistēmu. Pāriesim tālāk. Jā. Un tātad ūdens un cilvēka evolūcija. Faktiski dzīvība ir ūdeni.
Un ir tā, ka dzīvība uz Zemes veidojusies no Saules matērijas, kas sākotnēji radās ūdenī. Un pirmie dzīvie organismi, tātad respektīvi olbaltumvielu molekulas, attīstījās ūdens vidē, kas bija bagātināta ar 52 dažādiem minerāliem no vulkāniskās darbības. Un cilvēka starpšūnu šķidrums pēc sava minerāla sastāva un proporcijām praktiski ir identisks okeāna ūdenī, kas un veido mūsu iekšējo okeānu tādu organismu. Respektīvi, ir tāds teiciens, ja, kad cilvēks ir kā vertikāla peļķe. Ja, jo cilvēks, respektīvi, sastāv vismaz no 70–75% ūdens. Ja. Pāriesim tālāk, lūdzu. Jā, tātad, un kāda ir ūdenī? Ūdenī ir jābūt, protams, ūdenim ir jābūt mineralizētam, ja? Jo ūdenī, no ūdens mēs sastāvam un mums ir vajadzīgi minerāļi. Ja? Un ūdens, ja viņš ir mineralizēts, tas nozīmē, ka mēs saņemam šos minerālus jau dabīgā ceļā, vienkārši dzerot ūdeni. Ja? Tātad kalcijs, magnijs, kālijs, cinks un citi minerāli tie, teiksim, uztur tādu cilvēku organisma veselību, nodrošina nervu, muskuļu, sirdsdarbību, atbalsta līmfas un asinsriti, uzlabo vielmaiņu un arī enerģijas ražošanu. Pāriesim tālāk. Dehidrācija ir biežākais veselības traucējuma cēlonis. Tā tas ir. Lai cik tas dīvaini neliktos, bet tā ir taisnība. Un tā sekas varētu būt nevis varētu būt, bet tiešām ir asins sabiezēšana. Barības vielas nenonāk šūnās, jo barības vielas līdz šūnām aiznes tieši ūdens. Un ūdenim ir jābūt kvalitatīvam un dzīvam. Ja. Tāpat toksīnu uzkrāšanās, respektīvi toksīni arī veidojas mums organismā, gan mēs uzņemam viņus no ārienes. Ja. Un toksīnus arī no šūnām noņem un aizskalo projām tieši ūdens. Un svarīgi, lai viņš ir dzīvais ūdens. Ja. Tāpat galvas sāpes, aizcietējumi, ja. Muguras sāpes, sausa āda, locītavu sāpes un arī pat nogurums. Vienkārši, ja ir nogurums, tāds enerģijas zudums, tad tas jau var norādīt uz to, ka mums trūkst ūdens. Ja? Un dehidrācija ir būtisks faktors daudz veselības traucējumu attīstībā. Ja? Īpaši saistībā ar asinsriti arī, ja? Ar arteriālo asinsspiediena regulāciju, ar dažādiem, teiksim, kuņģa sulu kaut vai, ja? Jo, ja nepietiek ūdens, arī šī kuņģa sula ir mainījusi savu struktūru. Ja? Piemēram, ar galvas sāpēm, ja? ar stenokardiju, faktiski pie jebkurām slimībām ir piederīgs, teiksim tā, ūdens dzeršanas daudzums, ja? Un kvalitāte. Un ūdens deficīta apstākļos homeostāzes mehānismi prioritāti nodrošina ar ūdeni tieši vitāli svarīgās organisma funkcijas. Ja. Jo organismam pats primārais ir uzturēt organisma dzīvību. Ja, tāpēc viņš, ja cilvēks, piemēram, dzer pārāk maz ūdens, tad organisms ir tik gudrs. Ja, vispār organisms mums ļoti gudrs, un viņš tik gudrs, ka viņš to ūdeni nepietiekoši daudz izdzer, to primāri viņš novirza tur, uz tiem orgāniem, tur, kur viņš ir pirmām kārtām nepieciešams. Ja. Un tādā veidā atkal parādās citos orgānos vai citās sistēmās parādās iztrūkums. Ja. Piemēram, tās pašas saknes, lai viņas normāli darbotos, lai varētu izfiltrēt mūsu asinis, viņām ir vajadzīgs 1,4 litri ūdens diennaktī. Taču, ja viņas nesaņem šo ūdens daudzumu, tad organisms to velk ārā no citiem kādiem orgāniem vai no citām organismu sistēmām. Vienalga, piemēram, no locītavām. Ja? Līdz ar to locītavām sāk samazināties šķidrums.
jo primārais organismam ir saglabāt dzīvību, tātad asinsrite, aknas tomēr ir svarīgākas. Ja? Un tāpat tās arī no pārējiem visiem. Ja? Pārēsim tālāk drusku. Un cik tad ūdens dienā nepieciešams? Faktiski ir tā, ka katrs cilvēks ir individuāls, ja, un viņam ir vajadzīgs pašam izrēķināt 30 ml uz 1 kg ķermeņa svara. Ja. Un tas ir tāds, pats primitīvākais. Ja, teiksim, ir karsti vasara, svīstam, vai arī pēc fiziskām slodzēm, ja, ir jādzer vēl papildus vairāk. Vai arī, piemēram, ja saslimst cilvēks, ja viņam ir temperatūra un arī viņš svīst, viņam arī ir jādzer ūdens. Faktiski, ja cilvēks saslimst, ielaižam iekšā. Ja gadījumā cilvēks saslimst, tad pirmais, kas ir jādara, ir jādzer dzīvs ūdens. Tātad, respektīvi, daļu mēs uzņemam ar pārtiku. Tas ir aptuveni, skatoties arī, ko cilvēks ēd. Ja? Tas ir aptuveni puslitru līdz litram mēs varam saņemt ar pārtiku. Ja cilvēks ēd tur svaigus augļus, svaigus dārziņus un vāras upas, ja? Nevis ēd tikai sauso, tad viņš arī tā uzņem. Taču pārējais viss mums ir jāizdzer ar ūdeni. Ja? Un vidēji tas būtu cilvēkam 2 līdz 2,5 litra dienā, jo, kā es iepriekš minēju, aknas, lai tikai darbotos, normāli darbotos, labi darbotos, ja? Viņām ir vajadzīgs 1,4. Nierēm ir vajadzīgs 0,8. Tas jau ir vairāk kā 2 litru ūdens, vai ne? Un, respektīvi, vairāk pie fiziskas slodzes, karstuma slimības un, ja trūkst, ķermenis ņem no orgāniem un arī ādas. Jā, tieši tā. Un arī āda, līdz ar to āda, ātrāk sāk novecot, vairs nav tik elastīga. Ja. Tieši tāpēc, kad viņai vienkārši trūkst šķidruma, trūkst tā ūdens. Pāriesim tālāk. Jā, un tātad ūdens pH un tā kvalitāte. Optimālais pH ūdenim ir jābūt 7,2 līdz 7,5, tātad, respektīvi, tādam viegli sārmainam. Ja? Kā ir ar šo sārmainumu? Piemēram, ir tā, ka ne katrs ūdens ir tik sārmains. Ja? Jo, ja jūs dzerat savu ūdeni, teiksim, savota ūdeni, ja jūs neesat pārbaudījuši, jūs nemaz arī nevarat tā pārliecinoši teikt, ka viņš ir labs ūdens. Ja? Ir vajadzīgs tomēr pārbaudīt. Ja? Jo cilvēka organismā pH līmenis, piemēram, asinīs ir 7,43, 7,45, ja? Un ja cilvēks dzer ūdeni, kas nav tik sārmains, ja, piemēram, 7, tāds neitrāls tikai, ja, ūdens, tad organismam jau jāpieliek pūles, ja, lai viņš varētu saņemt to enerģiju, jo viņš nedabūja no ūdens enerģiju, kā tam būtu jābūt, bet viņš tieši dabūja atdot tam ūdenim enerģiju. Ja. Un tas ir ļoti svarīgi, ja, jo ūdenim ir jābūt mūsu dzīvības pamatā. Ja. Un, piemēram, destilēta vai demineralizēta ūdens lietošana ir kaitīga faktiski, ja? Jo tā izskalo no organisma minerālus un līdz ar to vājina elektrolītus sastāvu. Un tātad gataviem dzērieniem, piemēram, ja, un, piemēram, limonādēm un sulām, ja, viņām pH līmenis vispārībā ir skāps, ja, teiksim, tāds vairāk uz pH 2, pH 4. Un, lai neutralizētu 1 glāzi šādas limonādes, ir vajadzīgas 3 līdz 5 glāzes laba dzīva ūdens. Respektīvi, tad īpaši tagad šajos laikos, jā, pēdējos, teiksim, 20 gadus, īpaši bērni ir ļoti, ļoti iemācījušies dzert šos saldinātos dzērienus, jā. Un cilvēki pat neaizdomājas, cik ļoti svarīgi ir tas, lai būtu tieši tīrs ūdens. Jā. Jo tīrs ūdens, tas tomēr ir mūsu dzīvības pamats. Jā. Un tāpēc šis dzīvais ūdens ir ļoti svarīgs. Jā. Un pāriesim tālāk uz nākošo. Tātad, un tīrs ūdens.
Patiesībā tīrs ūdens nav veselīgs ūdens. Ja? Tas ir gan kādā ziņā. Tas ir tādā ziņā, ka filtri noņem ķīmiskos piemaisījumus gan, jā, taču ūdens zaudē minerālvielas un strukturāciju. Ja? Un nepieciešams tādēļ ir atdzīvināt ūdeni. Un mums ir šī lieliskā iespēja atdzīvināt ūdeni ar šo mūsu korālu maiņu. Jo viņā ir tiešām faktiski visi minerāli, kas ir vajadzīgi cilvēka organismam. Un ja cilvēks regulāri dzer šādu dzīvo ūdeni, mineralizētu, viņš ar laiku spēj, teiksim, piesātināt visus organisma deficītus. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs dzert dzīvu ūdeni, ja? Nepieciešams ir viņu atdzīvināt. Tā, pāriesim tālāk drusku. Jā. Tātad mūsu ķermenī vispārībā mums ir 75% un vairāk procenti ūdens. Jā. Piemēram, mazs bērns zīdainis, viņš tikko piedzimstot, jā, viņam ir pat 90% ūdens. Jā. Savukārt cilvēki, kas jau ir padzīvojuši, teiksim, cilvēki jau cienījumā vecumā, viņiem pat mēdz būt pat 60% tikai ūdens. Un tas ir kādēļ? Tādēļ, ka viņi nedzer šo ūdeni, jo viņiem ir ar laiku zūd šī slāpju izjūta. Ja, un tāpatās arī bērniem, ja viņus, piemēram, bērniņš, ja viņš piedzimst ar tiem 90%, protams, viņš pamazām krītās šis teiksim, procents. Ja. Taču viņš, ja bērnam, piemēram, viņam nedod, teiksim, dzert ūdeni, jā, zīdenis, jā, tikmēr mātes pienu dzer, viņš ir viss kārtībā, jā, jo mātes pienā arī faktiski ir šis šķidrums un viss kārtībā. Taču, tad, kad bērns sāk jau cieto pārtiku lietot, ja, tad viņam ir jau jāsāk dot ūdens, viņš ir jāpieradina pie šī ūdens, jo, ja, teiksim, diezgan samērā bieži, ja, vecāki dod bērnam, bērniem jau gribās, ja, to gardumu, ja, un dot šo saldinātos dzērienus, bet tādā veidā tad bērns vienkārši, viņš zaudē šo garšas sajūtu un šo slāpju sajūtu tieši pēc ūdens, pēc tā, kas ir primārais pašam organismam. Ja. Un tātad smadzenēs, fakts ir tāds, ka smadzenēs ir līdz 90% ūdens. Ja? Un iedomājieties, ja jūs nedzerat pietiekoši daudz ūdens, tik cik jums būtu jāizdzer. Taču ir tie nepieciešami orgāni, ja, ko organisms, teiksim, pirmām kārtām, kam dod šo novirzatu šo ūdeni, izdzer to. Ja? Un ja nepietiek, tātad viņš ņem no kaut kurienes citurienes. Ja? Un iedomājieties, arī smadzenēs. Ja viņās pietrūks, teiksim, kaut 1% ūdens, tas nozīmē jau viss, jau zūd koncentrēšanās spējas. Ja? Jau cilvēks jau parādās, nav enerģijas, negribas nekā darīt. Ja? Un jau cilvēks jau jūtas ne tik labi, kā vajadzētu justies. Ja? Asinīs ir 83% ūdens, līdz 83% ūdens. Ja? Un iedomājieties, ja asinīs, teiksim, asins nedabūja šo savu ūdeni nepieciešamo daudzumu. Tas nozīmē, ka asins, ko viņas dara? Viņas kļūst biezākas, viņas sabiezē. Ja viņas sabiezē, tātad viņas lēnāk plūs. Un ko viņas arī nevar aizkļūt, teiksim, pa smalkajiem kapilāriem, viņas nevar aizkļūt līdz visām šūnām. Ja? Var parādīties roku tirpšanas, ja, vai roku kāju salšanas. Ja. Tas nozīmē, ka asins vienkārši tur netiek. Ja. Tāpēc ir vajadzīgs dzert dzīvo ūdeni, jo dzīvais ūdens patiesībā viņš šķidrina arī asinis. Ja. Plaušās 80% ūdens, locītavās aptuveni 70% ūdens. Iedomājieties, ja locītavas nesaņem šo ūdeni, kas notiek? Šis sinovālais šķidrums, viņš paliek biezs. Un tad parādās tas stīvums, ja, nevar izkāpt no gultas ārā, nevar piecelties no krēsla, locītavas tādas kā stīvas, ja. Bet tā tas ir, viņam vienkārši trūkst ūdens, ja. Un tikmēr, kamēr, teiksim, nav jau sākušies kaut kādi patoloģiskie procesi, ja nav kaut kāda nodilšana sākusies, ja, tikmēr mēs vēl varam palīdzēt, mēs vēl varam skalot
visu ar šo dzīvo ūdeni. Un dehidrācija ir organisma novecošana. Un tā tas ir. Ja. Gan tikko kā minēju visus šos faktorus, ja, un tāpat tās arī ādai. Ja āda nesaņem šo nepieciešamo daudzumu ūdens, viņa arī paliek tāda, sāk novecot. Ja. Parādās grumpiņas ātrāk. Ja. Savukārt cilvēks, tas, kas tagad pieņem, teiksim, lēmumu, ja, nē, vajag, es sākšu dzert dzīvo ūdeni, un viņš padzer viņu nedēļa, 2, 3, un viņam āda pat mainās, viņa paliek pat maigāka, tāda samtaināka āda. Saprotiet, cik ļoti svarīgs ir, cik ļoti liela nozīme ir šim dzīvajam ūdenim. Tātad iesim tālāk, lūdzu. Jā, un novecošanās un ūdens. Jā, ar gadiem ūdens īpatsvars organismā samazinās, ja, un šūnas zaudē elastību un funkcionalitāti. Un pareiza hidratācija var paildzināt dzīvi par 20-30 gadiem. Patiesībā tas ir arī pētījumos pierādīts, ka ja cilvēks dzer dzīvo ūdeni, viņš dzīvo ilgāk. Ja. Un patiesībā, ja teiksim, mazs bērns, ja viņš sāk jau no mazotnes dzert dzīvo ūdeni, viņam ir 100% iespēja nodzīvot ilgu dzīvi un veselīgu dzīvi. Jo viņam pats primārais ir dzīvais ūdens vajadzīgs. Ja. Tātad iesim tālāk. Un kā organisms brīdina par ūdens trūkumu? Slāpes ir vēls signāls. Patiesībā tā ir. Jo tad, ja cilvēks jau izjūt slāpes, tas nozīmē, ka viņam jau sen atpakaļ bija jādzer ūdens. Un tāpēc ir vajadzīgs ūdeni dzert tā, kad iemācīties vienkārši dzert ūdeni. Viņš ir jādzer pirmām kārtām no rīta tās 3 glāzes, ja, jo viņš izskalo, tās 3 glāzes, viņas arī izskalo mūsu kremošanas sistēmu, ja, jo 3 glāzes ir tas daudzums, 600 ml. Ir tas daudzums, kas iziet visām zarnām cauri un aiziet tālāk līdz taisnajai zarnai, ja, līdz resnajai zarnai. Un tātad pirmās ir 3 glāzes silta ūdens, un tad pa dienas laiku maziem malciņiem un drusciņām. Jo, ja cilvēks izdzer uzreiz daudz, ja, organisms tā neuztvers. Bet taču, ja mēs organismam iedodam tā pa maziem malciņiem, ja, tad organisms visu laiku viņš skalojas. Ja. Un kāpēc ir jādod tieši dzīves ūdens? Tāpēc, ka dzīves ūdens, viņš aiznes līdz šūnām barību, viņš aiznes līdz šūnām minerālu vielas, vitamīnus aiznes līdz šūnām, un viņš novāc no šūnām viņu vielmaiņas galaproduktus. Ja, jo šūnas viņas dzīvo tāpatās kā mēs. Ja. Viņas ēd, viņas dzer, viņas mazgājās un viņas nokārtojās. Ja. Un to visu palīdz viņām izdarīt ūdens. Ja? Un ļoti svarīgi tas, ka tieši dzīvais ūdens, viņš to izdara daudz kvalitatīvāk nekā, teiksim, nedzīvais ūdens. Ja. Iesim tālāk. Tātad korāla maina. Tātad mūsu jaukais korāla maina. Tātad tas ir, tajā iekšā ir, viņš satur 69 mikroelementus no sango korāļa. Ja. Viņš saista un izvada kaitīgās vielas. Tas padara ūdeni bioloģiski pieejamu. Ja. Respektīvi ir tā, ka ja arī cilvēks, pieņemsim, viņš ielēja no krāna ūdeni, ja, un viņš iemet iekšā šo sašē, šo korāla maini, šis korāla maini, viņš neutralizē tās sliktās vielas, kas ir iekšā tajā ūdenī. Ja? Un tādā veidā viņš pārmaina šo ūdens struktūru un mineralizē viņu un veido viņu sārmeinā. Tātad sārmeins pH korāla maina ūdenim un uzlabojas asins kvalitāti. Ja? To mēs iepriekš jau skatījām, ja, kad ir jābūt sārmeinam. Un kas ir? Viņš vieglāk dzerams un ir maigāks. Ja? Jo kas ir sango korāls? Ja?
tas ir dzīvā veidā dziļi jūras ūdenī iegūts, attīrīts un sasmalcināts 100% dabisks produkts, ko mēs pievienojam ūdenim, kas ir iepakots tajā sašai maisiņā, ja, kuri tiek fasēti. Tas ir roku darbs patiesībā. Viņi tiek fasēti ar rokām, nevis kaut kādā, teiksim, ielaisti kaut kādā līnijā iekšā, ja? Bet viņus fasē ar rokām tikai tāpēc, lai viņi nezaudē to savu, teiksim, savu struktūru. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi, kad viņš mums veido šo pH, ja? šo sārmaino, ja? Jo tas ir vajadzīgs mūsu organismam, un tas tieši dod šo veselīgo enerģiju. Ja? Viņš tieši regulē šo minerālu vielu balansu organismā. Ja? Un tātad dod dzīvībai svarīgus arī tādus normalizācijas procesus, un ūdens kļūst mīkstāks, ja? Un viņi daudz vairāk iedzert. Ja? Jo tie, kas jau dzer šo dzīvo ūdeni, es domāju, ka viņi ir pamanījuši šīs garšas atšķirības. Ja? Jo viņu var izdzert vairāk. It kā liekas, ka neko, un beigās skaties jau pudele tukša. Ja? Tā kā to sašai ieliec iekšā tajā 1,5 litra pudelē un skaties, ka pat dienas laikā viņš jau kaut kā beidzies, vai ne? Un tātad šis ir tīrs, sārmains, strukturizēts un dzīvs un bioloģiski pieejams ūdens, ja? Kas ir mūsu vajadzīgs mūsu veselības pamatā. Ja? Un tātad miedarbojoties ar ūdeni, minerāli pāriet ūdenī, piešķirot ūdenim īpašības, kas atbalsta cilvēka veselību. Un tātad tas palīdz samazināt risku saslimt ar sirds asinsvadu slimībām. Tas palīdz uzlabot gremošanas sistēmas darbību. Tas paaugstina skābekļa daudzumu asinīs, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Jo jau 1939. gadā Otto Warburgs saņēma Nobela prēmiju par to, ka viņš pierādīja, ka skābā vidē veidojas vēža šūnas. Ja? Tātad, respektīvi, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu organismā šī sārmainā vide, un šo sārmaino vidi palīdz uzturēt šis dzīvais ūdens. It kā tas liekas tā ļoti vienkārši, taču ļoti daudzi tam nepievērš uzmanību. Ja? Un stabilizē arī cukura līmeni, ja? Jo asinis viņš kā asinis šķidrene, ja? Un šis ūdens, ja? Un viņš arī līdz ar to, protams, attīra, un viņš ar šo sārmainību, ja? Viņš arī holesterīna līmeni var normalizēt, ja? Paaugstina muskuļu locītu un saišu elastību, atjauno, teiksim, tas varbūt būtu par skaļu teikts, ja, taču viņš palīdz arī kaulu un skrimšļu struktūrai. Ja. Visumā kopumā viņš normalizē sāļu līdzsvaru organismu, ja, un uzlabo imunitāti. Pārēsim tālāk varbūt. Jā. Un kāpēc korāla maina? Tāpēc, ka šūnas labāk saņem skābekli, uzlabojas asinsrita un enerģijas līmenis, nostiprinās kauli, nagi, zobi, samazinās skābju bāzu disbalanss, atbalsta detoksu un locīto veselību, un tas ir mineralizēts, strukturēts dzīves ūdens kā veselības pamats. Un, piemēram, šis korāla maina ūdens, ja, tātad viņš ir no korāļiem. Ja. Un arī paši korāļi, ja, es tā nedaudz novirzīšos no tēmas, ja, un arī paši korāļi, vai drīzāk to minerāļu apvalki, ja, viņiem piemīt unikālas bioloģiskās īpašības. Ja. Un, piemēram, ortopēdijā, ja drīzāk galvaskausa, žokļu un sejas ķirurģijā, tie daudzos gadījumos var veiksmīgi aizstāt sākotnējo kaulu masu, ja, un par to ir bijuši pētījumi, ja, un par to ir arī tas ir apstiprinājies, ja. Jo franču zinātnieki novatoriskais priekšlikums izmantot korāļus kā kaulu aizstājējus aizsāks 1971. gadā. Ja? Un pirmā klīniskā tā izmantošana bija 1979. gadā. Ja? Tātad, respektīvi, korāla maina, viņš arī, teiksim, bagātina kaulus, ja? Un uzlabo kaulu struktūru. Ja?
jo arī sākotnēji un senos laikos tautas dziednieki korāļus izmantoja, lai attīrītu un bagātinātu parasto dzeramo ūdeni, ja, ko pēc tam deva dzert saviem pacientiem. Ja. Un tas jau likās tāds kā šarlatānisms. Ja. Lai gan šāda lieta, lai gan mūsdienu zinātne ir pārsteidzoši atklājusi, ka korāļu smiltīs esošie minerāli ir un mikroelementi ir proporcionāli tuvu to pārstāvniecībai cilvēka skeletā un ķermeņa šķidrumos. Jā. Jā, un tātad pāriesim drusku tālāk. Nākošo slaidu. Dzīvais ūdens ir dzīvs organisms. Un dzerot dzīvo ūdeni, mums ir skaidrāks prāts, spēcīgāka imunitāte, elastīgākas locītavas, skaistāka āda un vēlmi kustēties un dzīvot ar enerģiju. Jo dzīvs ūdens, kas dziedina no iekšpuses, tā ir mūsu primārais tāds pamats veselībai. Nākošo slaidu lūdzu. Jā, un tātad ar to faktiski arī ir prezentācija beigusies, jā. Un taču, ko es gribētu pateikt, jā, ir ļoti svarīgi tas, lai jūs paši saprastu, jā, lai jūs iemācītos paši dzert šādu, teiksim, dzīvo ūdeni, jā. Un lai jūs iemācītu savai ģimenei to darīt. Jo tas, kas jau pats faktiski ir pārbaudījis, viņš jau zina, ka tas ūdens ir labs un ka viņš tiešām dod labumu veselībai. Un ļoti svarīgi ir tieši šo jauno paudzi, ja? Jo faktiski bērni, tagad jau bērni slimo, bērni piedzimst slimi, ja? Jauni cilvēki slimo, ja? Jauni cilvēki nokās ar dažādām muguras sāpēm, ja? Kurām varbūt ir vajadzīgs tikai dzīvais ūdens, lai neaizlaistu to tālāk visu to slimību, ja? Tāpēc ir vajadzīgs mācīt pašiem dzert un mācīt savām ģimenēm, jo mums ir vajadzīga ģimene, vesela ģimene, vai ne? Jā, un paldies jums par uzmanību, un es domāju, slēgsim, izslēdzam ierakstu.